Labs rīts, 6:30 no rīta. Šodien mēs apskatām dažādas grāmatas, kā pamudinājumu tam arī šī gadā, domājot par to, kas atlikušajos 9 mēnešos varētu būt no mācību materiāliem vai lietām, ko izstudēt, varbūt kāda tēma, varbūt kāds konkrēts autors, jo pirms pāris dienām iepriekšējos raidījumos es minēju to, ka pēc statistikas vidēji cilvēks gadā izlasa vienu grāmatu. Tas ir vidēji, jā, tad ir, protams, arī, kas neizlasa vispār, un tiešām tas gads paiet, nekas nav pastudēts. Un tas nav tā, ka tie, kur vispār neko nelasa, ka viņi ir ārā metam, ne, bet tomēr tie, kuri studē un kārtīgi izstudē kaut kādas lietas, neviļas, mēs arī paši zinām no savas personīgās pieredzes, viņiem varbūtības koeficients, ka viņi var iegūt kaut kādu priekšrocību un pārsvaru par saviem konkurentiem un vispār dzīvē intelektuāli vai zināšanu jomā vai kaut kāda tieši piemēra ziņā, tas ir fakts, un tam noteikti palīdz mācības un, respektīvi, studēšana arī pašmācības ceļā, piemēram, grāmatu lasīšana. Vakar es runāju par vienu grāmatu, kas pirmā biznesa grāmata, kuras atceros, kad ja man būtu jānosauc, kas ir ietekmējis man dzīvi, tas ir tad Jim Collins Good to Great. Tas bija vakardienas raidījumā, un šorīt būs interesanti par grāmatu, kura dažkārt tev pat nav jāizlasa tā grāmata, lai viņa būtu ietekmējusi tavu dzīvi. Paskaidrošu. Grief Recovery by John James un Russell Friedman. Es viņu esmu šo to izlasījis viņā, bet šī ir atkal no otra gala, viena no pēdējām grāmatām, kas es zinu, ka ir ietekmējusi manu dzīvi. Paskaidrošu, kā tad tas ir. Kas ir Grief Recovery? Tēma kā tāda ir, manuprāt, arī jāaktualizē biznesā. Protams, tur ir kaut kādas robežas, pie kurām ir jāskatās, bet tā galvenā doma šim visam, tad grief ir sēras, ja, un tad recovery atgūšanās pēc kaut kādām sērām. Parasti to vārdu grief asociē ar tik tiešām kādu cilvēku aiziešanu mūžībā, un kad tev tagad ir bēdas un sēras, un kā tu tagad to tiks galā. Bet izrādās to, ka šis process nav attiecināms tikai un vienīgi uz tik tiešām, un tas ir normāls, tas ir tiešām normāls gadījums, un tas ir normāli, ka tas ir emocionāli grūts posms un pārbaudījums, kad kāds tuvinieks aiziet viņā saulē, un tad ir kā tikt ar to zaudējumu, jeb šo te momentu galā. Un tas ir, bet ir arī vēl daudz, ir vēl arī citas jomas dzīvē, kur joprojām tas pats process, kā sēras, kā zaudējums, kā tikšana, emocionāls pārbaudījums tam, lai tiktu galā ar kaut kādu zaudējumu vai pārmaiņām, viņš joprojām ir attiecināms. Un tas ir, kad, piemēram, kaut vai, nezinu, visu mūžu dzīvoju vienā mājā, ja, un tagad pēkšņi tev ir jāpārceļās uz kaut kurien citurien, vai, un kā arī minēja, ir gadījumi, kuri kādam var šķist triviāli un varbūt pat ļoti vienkārši, bet, zināt, tā dzīvība, mēs esam dažādi, un katram tā piesaist pret kaut kādu lietu ir bijusi lielāka vai mazāka. Citam tā māja vispār neko nenozīmēja, viņš ir laimīgs, ka viņš no viņas ir prom, un citam atkal tas bija visu mīļumu iemiesojums, un viņu pietrūkst. Jā, vai tas varbūt, nezinu, tik triviāli kā mašīna, vai, piemēram, bērni izaug un aiziet projām no ģimenes, jā, vai šķiršanās process, piemēram, kādos gadījumos, ja cilvēks nav nomiris, bet joprojām tas ir bijis emocionāli milzīgs pārbaudījums. Un kā rezultātā ir viss šis te emociju jūklis un gamma, ar kur tad ir jāmāk tikt galā. Kā šī grāmata ir ietekmējusi manu dzīvi? Man vecākā meita Anika un arī man sieva Gunita, viņas abas divas ir šo grāmatu kārtīgi izstudējušas un arī izgājušas viņam ASV viņam nāk līdzi, Latvijā vēl nav, bet ASV viņam nāk līdzi arī tāds coaching sesijas, respektīvi, ka tu var pieteikties pie profesionāli šīs te konkrētās
organizācijas apmācīt padomdevēju, un tad tu izēji tādām 6 apmācību sesijām, kurām, pārunu sesijām, terapijas sesijām, kurās tad, tev ir kaut kāda konkrēta lieta, kur tu identificē, tad tu profesionāļu vadībā izēji tam cauri. Kas saka, to var darīt ar katru individuālo sesiju, jo tas, ko viņi arī iesaka šī grāmatā, ka tu nemēģini salikt visas tā, man tas nomir, šis nomir, tad man tā lieta bija sāpējusi dzīvē, un tad saliec visus vienā groziņā, un tad viss vienā reizē, nē. Katru atsevišķi, ja tā kā saka, respektē to sāpi. Līdz kaulam un izsāpa viņu katru, izājā, visus bērnus nevar izājāt vienā reizē, ne? Pa vienam jājā. Un tad, un manai vecākai meitai bija konkrēta lieta, ko viņa gribēja iziet, gan arī sievai bija, un visticamākais jau, kad arī kaut kādā brīdī man vajadzēs iziet, vienkārši nav bijis tam atvēlēt laika, bet es varu iedomāties, ka jā, varētu būt kāda lieta, un terapija ir laba lieta, un tas ir labi, ka mums pēdējos gadus arī kā Inga Laugala minēja, ka tas ir arī lieta, ko viņa dara, un ir dažādi speciālisti dažādos līmeņos, un ir klīniskā gadījuma, un ir vienkāršā gadījuma, un ir biznesa un varbūt sporta gadījumi, ja? Kad man vairāk tieši uz biznesa interesē, kad mēs arī normalizējam tās pašas biznesa traumas, jo, ja tā godīgi, daudziem uzņēmējiem vai uzņēmēju ģimenēm vajadzētu iziet cauri šādam terapijas kaut kādam kokteilim, jo mazais biznesa absolūti nav nekāds pastaigi roždārzu, daudzi iznāk ārā, mēs zinām arī sportā, ja, profesionālajā sportā. Daudzi tie, kas ir profesionālajie sportisti, viņi iznāk ārā ar traumām, viņi iznāk ārā ar sabojātu veselību, jo viņi ir atdevuši visu sevi. Kas mums liek domāt, ka, piemēram, profesionālajā biznesā, kurā mēs ejam, ka tur nav biznesa traumas, ka tur nav pārdegšana, ka tur nav, varbūt pārdegšana kaut kādā vienā konkrētā tēmā, ja, ka tev, par finansēm tu vispār pat padomāt normāli nevar, ja, jo tev visu laiku bijis stress, kaut kādā milzīgā laika posmā vai kaut kādā ļoti konkrētā laika posmā, vai pret konkrētiem instrumentiem, pret kredītiem vai pret darbinieku pieņemšanu, ja, piemēram, es zinu uzņēmējus mazos, kur viens no iemesliem, kāpēc viņi neauga, tāpēc, ka viņi kaut kādā posmā ir apdedzinājušies ar darbinieku pieņemšanu, un vispār komandas veidošana, kā rezultātā viņi ir atmetuši visam ar roku, viņus varbūt tie darbinieki ir apzaguši un izmantojuši, un kaut kādā veidā tas viss ir beidzies ar lielu fiasko, nav nekāda baigā labā pieredze bijusi, kā rezultātā viņi atmetuši visam ar roku, un tagad vienkārši paši vienītīgi, nevienam nevar uzticēties, ja, tie teicieni, ja, bet, un ar to pieredzi ir jātiek galā, ja tu gribi joprojām tikt uz priekšu, ja. Un tas ir tāds, interesants moments, kuru ir labi normalizēt, kad arī biznesā ir jāpievērš uzmanība. Ja gadījumā tam ir bijušas kaut kādas traumas, kam ir jāiziet cauri. Un protams, kāds var pateikt, savācies, ja, un cik gadus tu tur traumatizēsies un runāsies par to. Un, protams, šī konkrētā joma nav darāma tagad turpmākos, 15 gadus, ja, katru nedēļu tu ej pie kaut kāda cilvēku, kuram tu izej cauri un stāst par savām pagātnes sāpītēm. Tad ir ziepes tā tik ilgi, manuprāt, jādara, bet vispār pateikt, ka tas nav jādara, tas arī nav pareizi. Jo, kā jau arī minēja, tās pieredzes ir ļoti daudzas un dažādas, un citi ir baigie spartieši, vai ne, un, kā saka, viņam uzbrauc virsū, un viņi noroja roku, un viņš pieskaļās kājās, noskurinās, un laiku plastu satina, un iet tālāk, un dzīvē visi skaisti, kā saka, nepārdzīvo, un citam atkal tas tomēr ir kaut kāda lieta, kas ir bijusi, vai tas ir biznesā vai dzīvē, tas ir, traumējis vai sāpējis vai kaut kādā mērā atstājis iespaidu. Kas saka, arī no kara darbības ir cilvēki, ja vēsturiski mēs varam skatīties, ir cilvēki, kas ir pārnākuši mājās un arī bijuši briesmīgos apstākļos, ja, kara darbības vidū, un viņi atnāk apakaļ, un viņiem viss ir kārtībā relatīvi, ja, un ir atkal cilvēki, kuriem pēc tam tiešām ir
angliskais tas apzīmējums PTSD un Post-Traumatic Stress Disorder, un ka viņi ar to dabūna iet uz terapiju un mēģināt tikt ar to galā. Tas nav, kas saka, vienkārši, un ir jārespektē arī to citu cilvēku pieredzi, kaut arī varbūt, piemēram, man vai tev kādā brīdī kaut kāda konkrēta lieta nav tāda iespēja atstājusi. Ja? Un tas ir tāds, tā kā šī ir tāda grāmata, Grief Recovery, gadījumā tev kaut kas iekšēji nozvindzināja, man liekas, latviski viņi noteikti nav, varbūt viņi var atrast krievu valodā šo te grāmatu, varbūt, bet šī būtu viena no grāmatām, kur es ieteiktu izlasīt, es viņai esmu sācis iet cauri, tās tāpēc ir arī viena no lietām, ko tieši ar šo te grāmatu nevar darīt, viņa nevar raut cauri, viņa ir jālasa pa nodaļai, un tad atkal jāliek nost, un jāpārdomā tā nodaļa, un pie katras nodaļas ir uzdevums, un tad šis nav raujamais gabals, kas saka, svētdienas vakars, un miedzīgs nenāc, tad fiks izraus. Nevar. Un tā ir tāda, laba lieta, un var pameklēt Amazonītē, var pasūtīt un kādā brīdī lasīt. Tā kā, paldies arī vakar, kas es redzēju, kas rakstījāt par to, kad jūs lasat grāmatas, un kas ir tas jūsu. Vairāk minēja, ka tur no rītiem, ka ir kaut kāds konkrēts atvēlēts posms dienas grafikā, kad lasīt. Tā ir laba lieta, un man prieks. Turpinam, jo tā lieta šī nedēļā es gribu viņu iesēdināt tā kārtīgi. Un tā nav kaut kāda garām ejošana un no pirksta izzīst statistika. Vidējais cilvēks, ja pieaudzis pēc 35, viņš izlasa labi, ja vienu grāmatu gadā, tas ir vidēji, un mēs ar tevi zinām to, ka izlasīt, tas nav tikai vienreiz, ja, tas ir iespējams pat vairākas reizes izlasīt, pat nolikt viņus izlasīt un nolikt nost, un pēc kādu laiku atgriezties apakaļ, un tad tas citroniņš ir kārtīgi izžmiegts, ja, un ir grāmatas tik tiešām, kuras jālas lēni, un ir jādomā līdz par tām, un ir grāmatas, kuras var izraut ātri cauri, arī tā ir. Bet, tā ir laba lieta, tas ir labs instruments, kā sevi pilnveidot un kā tikt uz priekšu. Okay? Šāda grāmata šim rītam, ejam un darbojamies, un tiekamies rīt. Ātā!